4-2, Džeki, nu tak saņematies. 4-2, tā ir manta. Cik viņš nostājās pagalmā? Davai. Cipars dzelzim 1350 eiro. Tikai mašīna. Ok, neizklausās dārgi, izklausās lēti ļoti. Nu, pa brīvu. Pasta pakalpojumu 1500 līdz 2500. Izstāstīšu ātrumā par tām muitošanām. Mēs domājām, paši lieli gudri vai ne, vai tūliņi Latvijā, te samuitosim visu, viss būs kārtībā. Kad tā, ja jūs gribat izņemt viņu no kravas zonu, nu tur, kur viņš ir iepeldējis, tur, kur viņš ir izņemts no konteinera. Jums tas muitas nodoklis būs jau Lietuvā kā depozīts jāsamaksā. Un tad Latvijā jāsamaksā vēl tikpat. Bet tad, kad jūs samaksāsiet Latvijā, tad no Lietuvas atgriezīs. Nu, tur baigais jānus. Ir kontakti, kas var ir palīdzēt. Cilvēks, ko var piesaistīt, jā. kas visu to palīdzēs. Egidijus vai kāda. Viņš kārto visas muitas, kas tur mašīnas vērtība, cik ir pārskaitīts kuģa transports un visi transporti. Un no tā visa tad attiecīgi tiek izvilkts tas nodoklis, cik jāmaksā. 400 eiro ir komisija par muitas nodokļu noformēšanu, visu to atslēgu izsniegšanu. Lēšos to arī samaksāsi nodokļus visus, atmuitošanu. Nu, soļķis vēl tur, kas komisija, jā. Komisijas maksu mēs iekļausim mašīnas senā cilvēkiem, par to vairs nebūs jāstraucās. Karoč, man pagalmā nostājās šitas auģiks 6050 eiro. Bet kas arī jau nav dārgi. Nu, nē, lētākais uz to brīdi bija 9. Mēs par Apšaubāmā mūsējo tagad gribam 9, kurš, nu, teiksim, ir, es nevaru nosaukt viņu par ideālu. Viņš ir fenomenāls automobils. Viņš ir bišķi virs vidējā, bet nav tā, ka mums rauj no rokām. Nu, tak saņematies 4-2, tā ir manta.